Ma le lavo? Che non so trovare. Dai, va dai. Ecco che sta. Essa palavra. Kad rīti uz mums veras caur miglas plīvuru, gaiss mažo pēc āboliem, un saulīte staros kokiem lapas krāsojas. Ir skaidrs, kad atkal klātas septembris. Jā, laika rats griežas nepielūdzam ātri, un tikpat ātri laikam līdzi ir aizskrējusi kārtējā vasara, ar brīvlaiku, atvaļinājumu, atpūtu. Kā katru gadu, arī šo pirmo skolas dienu katrs sagaidīs ar savādākām izjūtām. Dažam tas būs pirmais, uzsākot skolas gaitas, dažam pēdējais, citam ar smagu nopūtu, atkal skolu, citam priecīgs, beidzot atkal skolu. Lai nu kā, vēl negribētu šķirties no vasaras, tomēr gribas ticēt, ka apusējs būs atkal redzēšanās priekš skolotājiem, skolas darbiniekiem un skolēniem. Lai 1. septembra prieka dzirks nepazūd arī turpmākajos gados visiem pirmklasniekiem, kuri šogad uzsāks mācības skolā. Skolotājiem vēlu pacietību un izturību šajā skaistajā profesijā, vecākiem sapratni un iejūtīgu bērnu audzināšanā. Lai visiem veiksmīgs un sekmīgs jaunais mācību gads. Labdien, mīļie skolēni, vecāki, pedagogi, viesi un redzu, ka arī daži absolventi. Ir ļoti liels prieks jūs šodien redzēt šeit, kuplā skaitā. Samuels Rutherfords, kas dzimis 1660. gadā, ir teicis: sausas akas sūta mūs pēc avota. Un ir labi, ja ir tie abi avots, kur velts ir rast, un kāds, kam tas ir vajadzīgs. Un es uzskatu, ka mūsu skolā ir šīs abas lietas. Skola ir mūsu zināšanu, iedvesmas, prasmju un radošuma avots. Un ir brīnišķīgi, ka šis avots mūsu novada šai pusē saucās Kāļa Kažociņa Madlienas mūzikas un mākslas skola. Tātad laukos, uz kuru brauc no 8 apkārtējiem pagastiem mācīties bērni mūziku un mākslu. Es jūs visus gribu sveikt 1. septembrī, jo šī diena, zinību diena, kas gadu desmitiem ir bijusi un būs īpaša diena katra mūsu dzīvē, gan tiem, kam skolas gaitas jau sen beigušās, gan tiem, kas tās turpina vai uzsāk. Un tā katru reizi liek sirsniņai mazliet satrauktāk, pukstēt un justies mazliet savādāk kā citas dienas, jo atkal ir iesācies kāds jauns posms, gan audzēkņu, gan vecāku, gan arī skolotāju dzīvē, un mūs visu pārņem arī siltas atmiņas par saviem kādreizējiem skolas laikiem. Ir pagājusi vasara ar visai raibiem laika apstākļiem, un tikpat raiba tā vasara arī bijusi mūsu skolā. Mūsu mācību gads nebūtu nebeidzās ar 31. maiju, jo jau 1. jūnijā koris Zīle devās uz dziedāšanas svētkiem Madonā un piedalījās brīnišķīgajā kopkūru koncertā vai dziesmu svētkos. Un 10. jūnijā mākslas nodaļas audzēkņi
izstādīja prakses laikā, kas notika jūnijas sākumā, prakses laikā sagatavotos darbiņus izstādē ar nosaukumu Ticība, cerība un mīlestība, atklājot šo izstādi Vēdmanē, un kas veltīta Latvijas baznīcas nakts pasākumā. Un kā arī, protams, pašiem izdevās izstaigāt cerību taku un papriecāties kopā ar jaukajiem dzīvnieciņiem Trušu karalistē. Un vēl audzēkņi, kas iepriekšējā mācību gadā mācījušies labi un teicami, piedalījās mācību ekskursijā, kā balvu saņēma šo braucienu. Mācību ekskursija mums notika uz Dzērsvaini, Gulbeni, Alūksni. Un šodien atgriežoties skolā, jūs droši vien pamanījāt, ka jūs uzrunā jaunais ziņojuma dēls tepat vestibilā. Ka labiekārtotas ir vijoles un gleznošanas klases, ka otrajā stāvā ir izremontēts sanitārais bloks un ka ir vēl jauni 4 datoru komplekti mūsu datoru klasē. Un, protams, vēl ir jauns skapis bibliotekā un vēl daudz citas lietas. Un izdarīts ir ļoti daudz, par ko gribās arī pateikties tiem cilvēkiem, kas to ir darījuši. Tas ir bijis remontmeistars, tas ir bijis mūsu pašu pagasta santehniķis un elektriķis. Un ļoti liels paldies ir mūsu pašu darbiniekiem Andim Bičevskim un Antrai Bogdanovai par milzīgo darbu, kas ieguldīts, lai sagatavotu skolu mūsu jaunajam mācību gadam. Paldies viņiem par to! Šodien visās skolās sākas jaunais mācību gads. Tas jau ir atklāts rīta pusē. Izskanējis pirmais skolas zvans. Visi ir uzklausījuši apsveikumus un vēlējumus, bet 165 mūzikas, mākslas vai deju skolās jaunais mācību gads vēl tikai tiek atklāts. Un arī jums, mūsu skolas audzēkņiem, šodien ir dubultsvētki. Jo tāpat kā 23 880 audzēkņi visā Latvijā, arī jūs esat izvēlējušies papildus vispār izglītojušai skolai apgūt profesionālās ievirzes izglītību. Līdz 6. septembrim mums vēl turpināsies uzņemšana skolā, un līdz ar to mēs arī mudinām, lai jūs aicinātu savus kaimiņus, klases biedrus, draugus, pievienoties mūsu audzēkņu pulciņām. Bet jau šobrīd mēs varam pateikt, ka šo 27. mācību gadu mūsu skolā uzsāk kopā 113 audzēkņi, 89 profesionālās ievirzes un 24 interešu izglītības programmās. Un jaunajam mācību gadam mums klāt pavisam ir pievienojušies, ir uzņemti 22 audzēkņi dažādās izglītības programmās. Bet nu šodien, kā jau tradicionāli, mēs sveiksim tieši 1. klases audzēkņus, jo gribam arī ar viņiem iepazīties. Tātad viņi ir tā nopietni nolēmuši šajā skolā mācīties, un tādēļ es izsaukšu audzēkņus un lūkšu nākt šeit priekšā, lai mēs varam ar jums iepazīties. Un tā mūzikas skolā klavierspēli ir nolēmis apgūt Haralds Veide. Lūdzu, Haraldiņ! Vēl mācīsies mums flautas spēli Elizabete Ločmele un Adrians Jaucis. Klarnetes spēli mums apgūs Agnese Lazdiņa un pie mums pievienojies uzreiz jau 2. klasē Toms Rainers Šmits. Lūdzu! Mācīsies Daniels Ločnelis. Vēl tikko kā ir iestājies mums Reinis Zemītis. Lūdzu, Reini, nāc tevi. Bet mākslas nodaļā mums mācības uzsāks Bruno Bombāns,
Rinalds Gradovskis, Nikola Anna Jāmacāne. Lūdzu, nāciet visi priekšā. Kristīne Borka, Rojs Rudzītis, Linda Zvaigzne, Liene Šķēla, Ruslāns Terehovs un jau otrā klasē uzreiz pievienojas Gabriels Jaucis. Lūdzu, nākamais. Un tagad skolotājs jums uzdāvinās mazas piemiņas veltes šeit septembrī, mazas dāvaniņas. Mūzikas nodaļai tās būs Pūces skoliņas, jo pūce taču saistās ar gudrību, ar zināšanām. Ja? Tā kā tas jums noderēs mūsu skolā. Un savukārt zināšanu pierakstīšanai noderēs arī mākslas nodaļā blociņš un, protams, arī stundu sārakstīņš, kurā jūs zināsiet, cikos, kad jums jāierodas uz skolu. Tagad es jūs lūkšu nostāties tomēr divās rindiņās. Ja? Puiši paliek augšā, meitenes nāk lejā. Lūdzu, tāds variants. Labi? Nākat te priekšā. Laiks kopējai bildei. Otrā rindiņa. Otrā. Nu, paldies! Tagad jūs varat iet atpakaļ pie vecākiem. Un kā jau minēju, mēs esam ļoti daudz ko izdarījuši, bet mēs nebūtu varējuši, ja nebūtu mūsu pašu novada pašvaldības un tieši mūsu Manteinas pagastu pārvaldes atbalsta. Jo tieši tas ļauj mums īstenot mūsu ieceres, idejas, uzlabot mūsu telpas. Un šogad tiešām, pateicoties šim finansiālajiem atbalstam, mēs ļoti daudz ko esam izdarījuši. Gribu pateikt par to arī paldies Ojāram Atslēdziņām. Vasara bijis nozīmīga arī mūsu skolotājiem. Mūsu skolotāja Marita Karpa ir ieguvusi maģistra grādu Jāzepīto Latvijas Mūzikas akadēmijā, par ko mums ir ļoti liels prieks, un mēs viņu sveicam. Nu, jāsaka tā, ka katru jauno mācību gadu es gaidu ar bažām. Vai iestāsies pietiekošs skaits audzēkņu? Vai skolā būs visi nepieciešamie skolotāji? Jo pārstrā jau mēs visi esam atbraucēji pat no ļoti tālām vietām, no Saulkrastiem, no Rīgas, no Siguldas, no Ogres, no Skrīveriem un apkārtējiem visiem pagastiem. Un tādēļ vienmēr tās bažas ir ļoti lielas, jo katrs speciālists ir tik unikāls, kas uz šo skolu dodās, ka otra tāda jau tūmā nav. Un tādēļ man ir prieks, vecāki, ka jūs šos bērnus sūtat uz skolu un novērtējat, ka jums ir šī iespēja, ka jūsu bērns var šeit mācīties un apgūt kaut ko ļoti skaistu, veselisku un piepildīt sevi emocionāli. Un šajā gadā, kaut arī notikušas izmaiņas, profesionālu un radošo pedagogu sastāvs ir nokomplektēts un ir notikušas līdz ar to arī dažas izmaiņas. Vispirms jau es gribu pateikties divām skolotājām, lai šeit ir klāta skolotāja Rasma Vērtēja, ir skolotāja šeit, nav šobrīd, ja? Un arī Līga dziedātāji, kuras pagājušā gadā mums ļoti izpalīdzēja,
bet tagad savas darba gaitas pārtrauca. Un līdz ar to mums ir 2 jaunas skolotājas. Un 1. septembri mūsu skolā darbu uzsāk, un kori vadīs, abus korus vadīs Ilze Sprance. Lūdzu, Ilze, nāc šeit iepazīti. Liels prieks, ka mūsu skolas klavieru spēles absolvente ir atgriezusies kā mūsu skolotāji, bet mācīs darboties uz pavisam citiem taustiņiem, mācīs datorgrafiku mākslas nodaļai. Māra Atslēdziņa. Visiem skolotājiem es novēlu, lai jūsu vadītās stundas būtu tik interesantas, ka patiktu jums pašiem, pirmkārt. Otrkārt, lai jums izdodās vienmēr atrast kaut ko jaunu, jau sen zināmās vecās tēmās. Un lai gan audzēkņiem, gan arī gan pašiem būtu prieks un būtu saldi darba augļi, redzot audzēkņu labās sekmes, un, protams, arī konkursu rezultātus. Vecākiem es vēlos novēlēt, lai jūs spētu novērtēt un priecātos par katru bērna nospēlēto skaņu, par katru uzvilkto švīku, un lai pietiktu laiks un būtu interese sekot savam bērnam, viņa sekmēm, un lai rastos īstie vārdi īstajā brīdī, lai uzmundrinātu vai nomierinātu un atbalstītu. Un gribu teikt paldies visiem vecākiem par sadarbību arī iepriekšējā mācību gadā. Un īpaši vēlos pateikties tiem vecākiem, kuru bērni iepriekšējā mācību gadā ir mācījušies patiešām ļoti labi, teicami un piedalījušies daudzos skolas un ārpusskolas pasākumos. Absolventus jau mēs apsveicām izlaidumā, bet tagad vēl mēs sveiksim pārējos, kas turpina mācības mūsu skolā. Un tā, iepriekšējā mācību gadā valsts konkursā piedalījās mākslas nodaļas audzēkņi. Tātad pateicību izsniedzam Patricijai Laurinovičai un viņas vecākiem. Lūdzu. Nākošā mums bija Mariko Vītoliņa, kas arī valsts konkursā piedalījās. Samuēls Vīters Dzalps, lūdzu, Samuēl. Arī vēl nav nokuļš šeit. Linda Šķēla. Vēl es gribu no konkursantiem sveikt pagājušajā gadā. Mums Aleksandra Lepse piedalījās 4. starptautiskajā Lūcijas Garūdas jauno pianistu konkursā Siguldā. Aleksandra, un vecāki. Un mums ļoti nozīmīgs pasākums notika Cēsīs. Mēs esam Cēsu zonas mūzikas vidusskolas zonā, un tur notika Vidzemes reģiona mūzikas skola vecāko klašu klavieru nodaļas audzēkņu koncerts. Un tas bija ļoti atbildīgs un arī tāds skolu reklamējošs un izrādošs pasākums, jo tajā tiek vērtēts katras skolas pianistiskais līmenis. Un tajā veiksmīgi mums uzstājās Dāgnis Krūmiņš. Lūdzu, Dāgni. Vēl es aicināšu arī Vitu Krūmiņu saņemt atzinību un viņu abu vecākus šeit priekšā. Par labām un teicamām sekmēm mācībās es gribu sveikt
Āronu un Marku Kiseļovus un arī viņu vecākus. Gribu sveikt arī Saniju Līgu Daugavieti un novēlēt viņai veiksmīgu atveseļošanos. Gribu sveikt arī Evelīnu Tīnu Circeni un viņas mammi. Evelīnai ir bītei no viņas vecākiem. Evelīnas. Amandai Grundanai. Agnesei Cinītei. Matīsam Rozenšteinam. Anastasijai Jakovļevai un Dīnai Dzenei. Vijai Kačānovai un viņas vecākiem. Paulai Trēncei un viņas vecākiem. Danielai Lambertei un viņas vecākiem. Samantai Ozolai un viņas vecākiem. Un Ancei Millerei un viņas vecākiem. Un es vēlu visiem, lai veiksmīgs, radošs un izdevies šis jaunais mācību gads. Paldies! Šodien pie mums ir atbraukuši ciemiņi. Ļoti ritmiski puiši. Un ar ritmisku muzikālu sveicienu 1. septembrī mūs iepriecinās Latvijā vienīgais sitamo instrumentu ansamblis Perpetuum Ritmico. Lūdzu.
Vēlos pateikt ansambļa vārdā, ka mums ir milzīgs prieks jūs sveikt 1. septembrī ar jauno skolas sezonas sākšanos. Tas ir brīnišķīgi, vai ne? Kā jau minēju, mēs esam Pasītam instrumentu ansamblis Perpetuum Rhythmico, un tie ir mani, tātad es esmu Guntars, un mani kolēģi ir Elvijs un Mikls. Un mēs šeit esam tādi tā kā sitamo instrumentu misionāri, kas vēlas jums parādīt šo instrumentu, daudzo dažādu instrumentu burvību, ka tie var būt gan melodiski un jutekliski, gan arī skaļi un jaudīgi. Un mēs novēlam, ka varbūt kādu dienu arī Madlienā būs daudz mazu ķiparu, kas 1. klasē uzsāks mācīties šos instrumentus.
iespaidīgiem ritmiem, es domāju, ka visi esam pamodušies. Bet no tālāk ir vārds direktoras vietniecei, mūzikas nodaļā Sarmītei Paiglei. Labdien visiem! Pēc tādiem ritmiem ir grūti iesākt runāt, jo nemaz negribās pie tādām ikdienišķām lietām ķerties, vai ne? Bet, protams, apsveicu jūs ar visus ar jaunām mācību gadu sākšanu. Priecājos jūs visus redzēt. Kaut arī mēs esam mazāk palikuši nekā iepriekšējos gados, bet es domāju, ka palikuši ir labākie, izturīgākie. Un novēlu jaunajā mācību gadā vecākiem pacietību, iecietību, mīļumu pret bērniem, jo mūziķa, topošā mūziķa ceļš ir sarežģīts, grūts. Bērniem novēlu būt mērķtiecīgiem, apzinīgiem, pieklājīgiem savā starpā, pieklājīgiem pret visiem pieaugušiem cilvēkiem šeit skolā, jo jūs tomēr, es domāju, atšķiraties no pārējiem skolēniem zināmā mērā, jo šeit jūs iegūstat gan uzstāšanās pieredzi, gan skatuves, apģērba kultūras pieredzi, gan savstarpējo attiecību pieredzi. Mēs mazliet dzīvojam citādākā režīmā, varbūt kā vispār izglītojušā skolā. Man vismaz gribas cerēt, ka jūs cenšaties paņemt no šejienes visu to labo, ko pedagogi un mūsu visas skolas kolektīvs jums var dot. Tagad par mākslas nodaļu pastāstīs jums direktors vietniece Inta Cīruni-Putniņa. Labdien visapkārt! Arī jums saulainīgi krāsainīgi sveicieni jaunajā mācību gadā. Ar mākslas darbiem ir tā, lai tie pārsteigtu un būtu skaisti, ir jāapstājās un jāvēro daba. Tad nedaudz ir kaut kā jāsāk domāt, fantazēt un iztēloties kaut ko neparastu. Un lai to varētu attēlot, ir kādu mirkli jāapsēžās un jābūt ar skolotāju kontaktā. Un tagad vārds Maglienas pagasta pārvaldes vadītājam Ojāram Atslēdziņam. Labdien, talantīgie bērni, gudrie vecāki, kas jūs ir atsūtījuši uz šo skolu. Labdien, izcilē pedagogi. Šodien ir tas priecīgais, laimīgais brīdis, acīm redzot, daudzi pirmās klases audzēkņi neapzinās, uz kuriem viņi ir atnākuši tā īsti. Kādu darbu tas prasīs un kādus nervus, lai šo skolu veiksmīgi absolvētu. Viens ir skaidrs pēc šodienas koncerta, kā sitamo instrumentu nodaļai būt Madlēnā. Nezinu, vai Ogres novada pašvaldības budžets ar parūkto instrumentu. Bet, protams, ka skaņas un šīs te priekšnesums bija ļoti izcils. Jūs vispār mani dzirdēt? Pēc tā priekšnesuma. Bet, katrā gadījumā es negribētu būt kaimiņos tam audzēknim, kurš mācās šajā nodaļā. Gribu novēlēt šajā mācību gadā audzēkņiem, lai jums patiktu visi priekšmeti bez izņēmuma un pedagogi, lai jums izdotos šo interesētību viņos ielikt. Es domāju par solfeģionu un mākslas vēsturi, piemēram. Zinu gadījumus, kad ir daži pedagogi, kas māk bērnus interesēt un novadīt stundas. Tas interesants. Lai mums visiem kopā veicās, pirmkārt jau noturēt šo skolu
neskatoties ne uz kādām pārmaiņām, un lai jums pietiek izturības, mums lai pietiek naudas šo skolu uzturēt un veiksmīgu un smaidīgu visiem šo mācību gadu. Un tagad atkal es aicinu skatuves ritma grupu Perpetuum Rhythmico.
instrumentus, to skanējumu un fenomenālu virtuozu, ritmisku virtuozitāti. Liels paldies! Lūdzu, līdzi! Mācījušies un kur un kā jūs apguvāt marimbu un citus instrumentus, kā sauc to instrumentu varbūt, jo mūsu skolā tas ir jauns un bija ļoti interesanti klausīties un redzēt un gribam kaut ko uzzināt. Jā. Jā. Šeit vats nav redzams. Pastāstīt vispirms par mums trim. Tātad, Miku, kur tu esi iegūs izglītību, pastāsti? Labdien! Iegūs izglītību es esmu skolā. Latvijā. Aplausi. Mācījies es esmu mūzika, sāku mācīties Juglas mūzikas skolā. Tad es pārgāju uz Emīla Dārziņa mūzikas vidusskolu un pabeidzu bakalautūru Jāzepa Vītola Latvijas mūzikas akadēmijā, un šobrīd es esmu jau pēdējā, tā teikt, starta, jeb finiša taisnē attiecībā uz maģistra grādu iegūšanu. Man ir pēdējais gads, un tad pavasarī diploms ceru būs kabatā. Mans stāsts ir ļoti līdzīgs. Es mēģinu Mikumu turēt līdzi un arī iegūt maģistra grādu šogad. Paldies! Mans stāsts arī ir ļoti līdzīgs. Bet es esmu arī bišķiņ pamācījies Francijā un Austrijā. Drusciņā ārzemēs. Tā, par instrumentiem. Tas, ko mēs šeit esam apdāvinājuši ar puķiem un bukletiņiem, ir vibrafons. Cik ir dzirdējuši šādu instrumentu, no jums varbūt paceļ rokas? Pat neskaitās, pirms tā. Kādi ir, tas ir superīgi. Miku nodemonstrēja. Šim instrumentam ir pedāls, ar ko mēs varam paildzināt skaņu. Bez skaņas. Tas ir bez skaņas. Tas ir bez pedāļa. Jūs nedzirdējāt neko šobrīd. Un tagad būs ar skaņu. Mikus to izdarīja ar vienu kājas vēzienu. Tālāk, šis instruments ir diezgan līdzīgs, arī melodiskais un arī ar taustiņiem, bet taustiņi no koka, kaut gan tur bija no metāla, un šim nav pedāļa un nevar skaņu paildzināt. Tā kā principā, cik uzsit, tik arī ir. Bet, protams, ilgi mācoties var uzsist labāk, un tad viņš skan varbūt nedaudz ilgāk. Kas tas bija instruments? Un šo instrumentu sauc marimba, bet es pieņemu, ka to jau visi zina, vai ne? Šis instruments ir bumbu komplekts. Tādu mēs esam, viņu grūti redzēt, jā. Bet pēc tam jūs varat atnākt šeit un visus aptaustīt pat, jā, instrumentu un palīdzēt mums viņus salikt neviet mašinās. Te ir bumbu komplekts, bet tur nekas ticams nav, jo visās roka grupās visur tas ir redzēts. Un šis te būvējums šeit ir diezgan interesants. To sauc par multiperkusiju komplektu vai multiperkusiju instalāciju. Multiperkusija tas ir tāpat kā multiaugļu sula, principā, jo šīs sastāv no daudzām perkusijām, tā kā sula multiaugļu no daudziem augļiem. Šeit, piemēram, ir atsevišķi tie ir bongi, noskaņoti dažādos augstumos. Tie nāk no Brazīlijas, šeit bongi, tie no Latīņamerikas. Te ir kolberi, piemēram, vai govju zvani, būs latviski sakot. Ja? Un pa vidu mēs visi dalām lielo bungu. Lūk, un tādu salikumu kopā sauc par multiperkusijām. Ja? Lūk, vai maniem kolēģiem kaut kas piebilstams?
Jums taču katram ir kāda atslēgas, vai ne? No mājām, nezinu, no mašīnām, vai ne? Mums ir tāds ļoti interesants instruments. Ja jums atslēga vairs nav, varbūt viņas ir šeit. Tās visas ir atslēgas, lielākas, mazākas oriģināli tas instruments saucās wind chimes, vēja zvaniņi, bet oriģināli arī tur nav atslēgas, tur ir tādas metāla, tādas stieņiņas. Skan pēc, es nezinu, sniedziņu pēc būra lietutiņa apmēram kaut kā tā. Šajā gadījumā es izdomāju, man bija daudz no bērnības sakāts atslēgas, un es izdomāju, ka varētu iekarināt viņas visas. Paskati, sanāca ļoti smuks būru sniedziņš, būru lietutiņš. Koku kastītes. Tas laikam ir arī viss. Paldies par lielisko stāstījumu. Secinājums 1 jāmācās Pirmtīgi mūzikas skolā. Ar ugunīgiem ritmiem
Jā, aizej.